Šīs reizes Eiropadomes sēdē Latvijai faktiski svarīgākais jautājums bija par tālāko starptautiskā aizdevuma saņemšanu, un Eiropadomes secinājumos ir skaidri ierakstīts, ka Eiropadomes valstis, praktiski visas Eiropas Savienības valstis, atbalsta nākamā tālāku starptautiskā aizdevuma piešķiršanu Latvijai, kas ļaus turpināt mums šo aizdevumu saņemt un līdz ar to novērsīs daudz nopietnākas problēmas, kuras varētu rasties gadījumā, ja mēs šo aizdevumu nesaņemtu. Lielā mērā tas ļaus mums nofinansēt esošo budžeta deficītu un līdz ar to veiktie budžeta samazinājumi, lai cik nepatīkami tie nebūtu, tomēr ir mazāki nekā būtu jāveic gadījumā, ja mēs nevarētu saņemt starptautisko aizdevumu. Šī noteikti ir laba ziņa no Eiropas padomes. Tāpat Eiropadomē tika vienbalsīgi pausts atbalsts Barozo kunga kandidatūrai atkārtotai ievēlēšanai Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatam. Izskatīt arī citi jautājumi par garantijām saistībā ar gaidāmo īrijas referendumu par Lisabonas līgumu. Tika izskatīts arī jautājums par situāciju piena nozarē, kur, kā mēs zinām, problēmas arī Latvijā un Eiropas komisijai ir uzdots uzdevums nākt klajā ar priekšlikumiem, kādā veidā normalizēt situāciju piena nozarē. Izskatīt arī vairāk citu jautājumu, bet, kā jau minēju, Latvijai svarīgākais jautājums bija par starptautiskā aizdevuma tālāku saņemšanu, un šis jautājums ir noslēdzies pozitīvi. Paldies!